Sveiki visiem, laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodien iemācīšu jums taisīt zemesrīkstu sviestu cepumus ar medu. Ļoti veselīgi un ļoti garšīgi. Skatieties tālāk, lai uzzinātu recepti. Nu ko, šodien uztaisīsim zemesrīkstu sviestu cepumus beidzotiem. Es apsolīju tik daudziem un mēnesi velku šo recepti. Tātad šeit 350 gramu zemesrīkstu sviests. Mums ir medus no Maximas, Vinnis. Šīs abas divas preces ir pirktas Maximā. Par īpaši labām cenām šobrīd ir pieejami šie divi produkti, kā arī Herkules pilngraudu auzu pārslas bio. Un šokolāde, ar ko mēs pārklāsim zemesrīkstu sviestu cepumiņus. Tātad uz 350 gramiem zemesrīkstu sviestas ņemt apmēram pusi sanāk auzu pārslas, tātad 175 gramus. Pusi no tā es sablenderēju, sākumā sajaukšu šo un pēc tam pievienošu sablenderētos miltus un tad medu pēc tam. Cepuma masa jau ir gatava. Tātad 350 grami zemesriekstu Nutego sviests. Šis ir 100%, kā redzat. Nav pievienots pat cukurs, tāpēc es pievienoju 2 ēdamkrotes medu. Jūs varat pievienot arī proteīnu pulveri, cukuru, jebkas, kas ir salds, kas jums patīk. Bet es šoreiz izvēlējos, Vinnis medu. Un pilngraudu auzu pārslas 175 grami. Viss ir šeit kopā. Un tagad mēs liksim uz pannas un cepsim cepeškrāsnī. Lūk, šādus sataisīt cepumus uz cepumā papīra. Liksim krāsnī un cepsimies līdz zeltaini brūni. Es likšu apmēram 180–190 grādos cepumus. Nu ko, cepumiņi ir izcepušies. Cepu tā, kā es arī biju domājis, 15 minūtes 180 grādos. Skatieties paši, kā jūsu cepeškrāsnes cep, tāpēc uzmaniet noteikti pa mirkliņu, jo es domāju, ka šos ir diezgan viegli piededzināt, tā kā tur diezgan daudz tauki. Cepumiņi ir atdzisuši, šeit ir izkausēta šokolāde, ko es kausēju plasmas trauciņā nelielā temperatūrā ūdens peldē. Un šeit ir pāris uztaisītie cepumiņi. Tas pasākums ir diezgan ķēpīgs, tāpēc labāk dēlīt noklāt ar plastikātu plēvi, tomēr mazāk darba pēc tam. Tātad ņemam vienu cepumiņu, ieliekam izkausētajā šokolādītē un šādi pagriežam un noliekam uz dēlīšu. Pēc tam šo visu es likšu leduskapī, atdzesēties apmēram uz stundu, lai šokolāde sacietē un cepumiņi ir gatavi. Nu lūk, rezultāts ir gatavs. Es esmu vairākus jau pēdus, te nav visi. Ļoti garšīgi, tiešām ļoti labi. Jārēķinās, ja jūs liekat proteīnu pulveri klāt kā saldinātāji, tad cepumi būs ļoti birstoši, bet arī ļoti garšīgi tajā pašā laikā. Es pirmoreiz taisīju ar medu un sanāca vienkārši fantastisks rezultāts. Enjoy!